Mums ir zināmas tradīcijas, kuras mēs piekopjam, un bērni šīs tradīcijas gaida. Un īstenībā Grinča brančs jau ir tāda nosacīta kā tradīcija, jo Amēlija, piemēram, zina, ka Grinča brančs būs, ka viņam ir jānotiek saņemot ielūgumu. Viņa zina, uz kurien viņi nāk. Līdz ar to šī ir arī tāda viena no mūsu ģimenes tādām tradīcijām. Līdz ar pārējām vasaras bērnu fonda tradīcijām arī šī pirmssvētku. Mēs braucam no Bauskas novada. Šeit ciemos, jo vienmēr šeit jūtamies ļoti gaidīti, vienmēr ir silti, mājīgi un foršie tie vecāki tā iespēja komunicēt un justies savā komunā ir brīnišķīgi. Šī svētku sajūta, tā kopības sajūta, kad viens otru var ieraudzīt, viens otru var iepazīt, arī viens ar otru var parunāties, padarboties, un tas ir ļoti fantastiski, jo visu laiku mēs jau redzējām, ka mums ir bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām, un viņi tā kā, kautrējās iet ārā, nākt koklikā, sajust to svētku sajūtu un arī kopības sajūtu. Un šodien mēs šeit redzam, kā tas viss ir noticis. Manuprāt, šodien ir apliecinājums tam, ka īstā Ziemassvētku sajūta rodas sirdīs. Tad, kad mēs atveram sirdis citam, mēs ielaižam tajā prieku, mīlestību, ticību un cerību. Ar patiesu prieku gribu pateikt, ka šis jau ir 4. Latvijas bērnu fonda Jelgavā organizētais kā Grinča branča 2. Pagājušajā gadā mums bija 1. Grinča brančs, tad mums bija Maija Bitīte, Alise Brīnumsalā, un tagad ir 2. jau Grinča brančs. Un vispriecīgāk esmu par to, ka šo pasākumu mums pieteicās 371 bērniņš, un kopumā tie bija 600-700 cilvēki.